Gunita Žakovska, ārste. Lai izvairītos no seborreiziskā dermatīta, ir nepieciešama rūpīga ādas kopšana. Taču, ja cilvēkam ir šī nosliece uz šo slimību, tad nevar izvairīties. Viņu var apārstēt, viņu var mēģināt ārstēt, taču tā ir hroniska slimība. Līdz ar to, ja ārstēšana tiek pārtraukta, tad visbiežāk simptomi atkal parādās pēc kāda laika. Ārstēšana ir atkarīga no skartās vietas. Ja skarta ir galvas matainā daļa, tad parasti izmanto pretblaugsmu šampūnus. Ir ļoti daudz dažādi veidi. Tādēļ atliek atrast tikai savu piemērotāko. Teiksim, ja 4-6 nedēļu laikā nav uzlabojums, tad iespējams vajadzētu pamainīt uz kādu citu ķermeņa. Ja skarts ir ķermenis, tad tur parasti izmanto dažādus lokālus mērējumus līdzekļus. Tie ir pretsēnīšu līdzekļi, dažkārt tie ir preparāti, kuri tā saucamie glikokortikoīdi, bet tos tad nozīmē ārsts, jo viņiem ir nepieciešama rūpīga sekošana.